laikos, diezgan senos, tika nolemts dibināt saldu miestu un tirgu, kur tirgot alu un sviestu un zirgus. Miesta oficiāli gan nosauca vācu mēlē par Frauenburgu, jaunavai Marijai par godu, taču neskatoties uz to, šo vietu sauc arī par saldu. Iedzīvotājus dēvēja par saldeniekiem. Par to, ka saldenieki allaži ir bijuši labi dejotāji, šaubu nav. Arī tagadējie nevar nostāvēt mierā un jau labu laiku visās malās dīdās, jo grib sākt izdejot šo stāstu. Tā kā tirgus sākās jau 5 no rīta, no tuvējām muižām, zemnieku mājām un blakus esošiem miestiņiem, tirgotāji sāk ierasties jau iepriekšējā vakarā. Iespējams, ka tā, vai arī nedaudz citādi, bet Frauenburgas miests patiešām veidojies pēc kņaza Līvena un barona Johana Friedricha von Rekkes diktētajiem noteikumiem. Jūsu augstsimtība ieradies barons von der Rekke. Ko? Saka, lai nāk citurreiz. Labi, kungs. Par caru. Krūziņā jau atkal notika vārdu apmaiņa starp bravūrīgākajiem un iekarsušākajiem puišiem. Tā bija jau neskurā reize, kad puiši izrādījās jaunkuņģu dēļ, un kā vienmēr beidzās ar policijas ierašanos un nemiera cēlāju saukšanu pie atbildības. Kad tirgus diena pamazām sliecās uz vakara pusi, un daļa tirdzinieku pārdevuši savu un sapirkušies svešu, jau posās uz māju pusi, bija daudz tādu, kas nemaz nedomāja braukt prom. Gribas taču vēl mazliet palikt, pamēļot, padancot un visādi citādi pabūt kopā. Rudeņos daudzi šejienieši ir gājuši cauri goda vārtiem un svinējuši kāzas ar alu un daņķiem, cits vienu dienu, cits veselu nedēļu. Mūsu stāsts nu tuvojas noslēgumam. Arī mēs šeit bijām. Dejojām un meda alu baudījām, bet stāsts turpinās. Dzīve turpinās.